Labrīt un sveici jūs, ir piekdien, mēs turpinām 1. Timotejas vēstuli 4. nodaļu šodien 13. pantu. Līdz manai atnākšanai pievērsies lasīšanai, uzmudrināšanai un mācīšanai. Pāvils turpina stiprināt savu jauno ticības brāli, un viņš saka, līdz kamēr es ieradīšos, pievērsies lasīšanai. Ja mēs apskatāmies oriģinālā valodā, ir tā doma ir publiskai Dieva vārdu lasīšanai, uzmudrināšanai un mācīšanai. Lasi Dieva vārdu publikai, uzmudrini viņus un māci viņus. Turpini stiprināt, tas ir mācītāja galvenais uzdevums, bet arī personīgā lasīšana ir ļoti svarīga. Arī vienalga kādā veidā mēs lasām Dieva vārdu, tas ir svarīgi, ir svarīgi lasīt to publiski cilvēkiem, ir svarīgi, ka mēs lasām arī privāti un ka mēs nevaram nekad pietiekoši lasīt Dieva vārdu, mēs nekad nevaram izsmelt šo bagāto avotu. Pievērsies lasīšanai, uzmudrināšanai un mācīšanai. Un tas ir kaut kas, ko katrs mācītājs arī dara. Mēs lasām jums Dieva vārdu. Es ceru, ka es jūs uzmudrinu un mācu jūs un rādu jums Dieva ceļu, kā Dievs to ir atklājis savā vārdā. Dieva vārds ir mūsu ceļa rādītājs. Dieva vārds ir mūsu lielākā bagātība, ko Dievs mums ir devis, un mēs nekad pietiekoši to nevaram dabūt, un ir svarīgi, ka mēs iedziļinājamies tajā un ka mēs smeļamies tajā bagātībā, ko Dievs mums ir devis. Es atrodu arī savā privātu lasīšanā, es kādreiz, ja es varu, ja neviens nav apkārt, es lasu balsī, jo tad tas palīdz man uzņemt divos veidos. Es uzņemu gan caur savām acīm lasot, bet arī caur savām ausīm dzirdot, un tad man daudz labāk iesēžās arī Dieva vārds. Un es ieteiktu jums pamēģināt to, paņemt salmus un lasīt tos, un lasīt balsī, ka tu pats var dzirdēt, un ka tas jau ieiet pa diviem vārtiem tavā dvēselē, tavā garā, un tas palīdz arī koncentrēties, jo kādreiz, ka mēs tāpat lasām, mūsu domas aizpeld kaut kur citur projām, un tas ir tikai tāds pamudinājums jums, pamēģiniet redzēt, kā tas iet, un es domāju, tas nesīs svētību. Līdz manai atnākšanai pievērsies lasīšanai, uzmudrināšanai un mācīšanai. Tās ir viņa galvenās lietas, ko viņam būs darīt un ko mums katram arī būs darīt. Mēs apņemamies citīgi katru dienu lasīt Dieva vārdu, uzmudrināt citus, kur mēs varam mācīt cilvēkiem, rādīt viņiem Dieva ceļu. Dārgais, mīļais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par jaunu dienu, par Tavu žēlastību, kas ik rīts ir jauna, par šo iespēju atkal, Kungs, sanākt kopā ap Tavu vārdu, zinādam, ka Tu esi pie mums. Paldies, ka Tu esi dāvājis mums Tavu vārdu. Tavs vārds ir dzīves un spēcīgs un asāks par abās pusēs griezīgs zobeni. Tavs vārds ir patiesība. Tavs vārds ir mūsu dzīvības avots. Mēs pateicamies par to, un mēs lūdzam, Kungs, palīdz, lai mēs to vairāk un vairāk mīlētu un iedziļināties un saprast. Paldies, ka Tu esi devis mums svēto garu, kas mums to atklāja un atgādina un izskaidro. Mīļais debes Tēvs, mēs no jauna sevi nododam Tavās rokās kā dzīvu, svētu, Tev patīkamu upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs, mīļais debes Tēvs, nododam visu Tev, un mēs izlūdzamies, Kungs, Tava žēlastību pār mūsu zemi, pār mūsu vadītājiem. Mēs aizlūdzam, Kungs, par tiem, kas dzīvo zemēs un vietās, kur ir slikts režīms, kur ir nejauki vadītāji. Kungs, apžēlojies sevišķi pār māsām un brāļiem, kas tiek savas ticības dēļ. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, esi žēlīgs. Piedod tiem, kas viņus vajā, jo viņi nezin, ko viņi dara. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, par pazudušiem. Mēs lūdzam, lai daudz atgrieztos pie Tevis šodien. Mēs aizlūdzam arī par tiem, Kungs, kas ir slimi, kas cieš, kam ir bēdas, kam ir grūtības, rūpes un raizes. It sevišķi mēs aizlūdzam par tiem, kas atrodas kara plosītās vietās. Kungs, esi žēlīgs. Mīļais debes Tēvs, tik daudz posts ir pasaulē, bet mēs gaidām uz Tavu atgriešanos, Kungs Jēzus, ka viss atkal būs labi. Paldies, ka Tu mūs mīli, paldies, ka mums ir šī dzīvā un drošā cerība, un tā mēs pateicamies, ka Tu uzklaus mūsu lūgšanas un kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds.
lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies ar Dieva palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.